Kā varam saprast Dieva brīdinājuma zīmes attiecībās? Pirmā lieta – tev nebūs miers tavā garā. Dziļi sevī tu zināsi, ka Dievs tev saka iet prom. Tu to zini, bet varbūt nevēlies dzirdēt to. Un tu cīnies pret to. Jesajas 30:21. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to, kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi. Tavas ausis dzirdēs viņu pašu, Dievu. Tu dzirdēsi Dievu aiz sevis. Šis ir tas ceļš, pa kuru staigāt, vai tas ir pa labi vai pa kreisi. Lieta ir tāda, ka mēs dzirdam Dievu, bet nevēlamies dzirdēt viņu. Tur ir tā atšķirība. Dievs vienmēr runā, ir kaut kas iekšā tevī, kas dod šo smagumu. Šīs attiecības nav pareizas. Persona, ar ko esi kopā, negodina Dievu. Viņam nerūp, ko Dievs dara tavā dzīvē. Tas iet nepareizā virzienā. Daudzi vēlas, lai aizlūdz par attiecībām, bet ko saprotu, ka daudziem cilvēkiem ir smagi dzirdēt, ka tas nav priekš tevis, jo tas sāp. Bet ja cilvēks iet pret Dieva vārdu, Dievam ir kaut kas labāks priekš tevis.